Šodien mēs gatavosim cūkas pavēderi pēc senas igauņu receptes par godu Amserv grupai, kuras mītne zeme ir Igaunija. Tā, sāksim. Mums šeit ir cūkas pavēderīte. Nopirkt centrāli tirgu gabaliņos. Pārgriezīsim viņus pusi, jo tomēr tie gabaliņi ir nedaudz mazāki cepot. Un šo mums vajadzēs iemarinēt. Lieksim svaigu rozmarīnu. Sagriezīsim ķiplogu. Uzvērsim sāli. Piparus. Un šo visu pārlējam ar kvasu. Un šo gaļiņu ieliekam marinēties leduskapī uz 24 stundām. Šeit ir mūsu gaļiņa, kur jau ir marinējusies 24 stundas kvasā ar visām garšvieliņām. Pirms mēs viņu liksim cept, mēs viņu nosusināsim uz papīra dvielīšiem. Nosunam gaļu no abām pusēm un liekam cepties uz grillā. Kamēr mūsu gaļa cepās, mēs pagatavosim kāpostu salātus. Šoreiz izmantosim 3 veidu kāpostus. Tas ir baltais kāposts, sarkanais un ķīnas kāposts. Šos visus sagriežam smalki. Sagriežam arī balto kāpostu. Izgriežam serdīti. Un arī sakapājam. Un sagriežam arī ķīnas kāpostu. Un pirms mēs salātos pievienojam sāli un mērcīti, mēs tos kāpostus kārtīgi izspiežam, jo tad viņi būs mīkstāki un sulīgāki salātos. Tomēr kāposts pats par sevi tāds diezgan ciets. Tagad tomēr šī salāta tiek gatavot vasarā, mēs īpaši ar mērci neko nepārspīlēsim. Izmantosim svaigu laimu un olīveļu. Jo tomēr arī gaļa ir diezgan trekna pat par sevi. Pieliekam olīveļu, piparus un sāli. Un vēlreiz šo visu rūpīgi samaisam. Droši varu piegriezt klāt redīsus vai svaigus gurķus. Nekādas problēmas par to nebūs. Bet tā kā igauņi ir lieli kāpostētāji, šo visu pasniegsim ar svaigu kāpostu salātu. Tā priekš salātu formēšanas mēs izmantosim šādus te gredzenus. Liekam šķīvie un izkārtojam mūsu salātiņus priekšā. Noņemam uzmanīgi nost. Mūsu gaļiņa jau ir izcepusies. Izliekam šķīvi vidū. Un nodekorējam to. Un uzliekam rozmarīnu un nedaudz olīveju. Pāris zaļumiņus. Un mūsu ēdiens ir gatavs. Lai jums labi garšo!